Африке реки вот такой ширины. В Африке горы вот такой вышины. Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты, и зеленый попугай. И зеленый попугай. Oh, yeah. Tu jau kā dzīvoklī. Es pat jūtu, kā smaržo pankūkas. Nesmaržo, bet prātā. Oh, man, šis ir crazy. Jau, bet nesmējies, bet mums mājās joprojām tādas ir. Oi, traki. Tāds rīzbuņas man bērnībā bija. Tāds cukurtrauksmaks pie tavu tēta ir joprojām. Šos gan mēs mājās neizmantojam, bet ēdnīcās visur bija alumīnija karotes. Pannas bija šādas, jā, metāla. Tas nebija pa čuguru vienkārši pannas, jo šādā... Alis, ko mēs vēl ēdām šodien Latviju? Plovtais. Par dažām lietām mēs joprojām izmantojam. Foršas tās liekas ir. Es šo atceros. Šis bija pieejas, ar ko pieslēgt. Šis bija super moderna lieta. Garināja striķīti un gāja pa ielu tāds ar tolis papīru. Toļetnē bumā un tolis papīrs vispār bija ekskluzīva lieta. Tas bija arī visiem. Šis bija kaut kāda vienīgi, šī kaut kāda mazā versija. Ja vai es biju maziņš vienkārši. Nevarbūt, ka viņi bija tik maziņi. Es atceros, viņi bija vismaz tādi. Ja mēs bijām mazi. Mums liekas, ka viņi bija līdz šeit. Viņi šeit bija tik lieli. Nu, nē. Nu, Rīga 13. Es šaubos, ka bija Rīga 13 vairāk izmēri. Šis ir tik awesome. Es ceru, ka šis muzejs strādās ilgi un ļoti dikti, kamēr pilnīgi visi man skatītāji neatnāks šeit. Ārprāt, mums īstenībā vairāk Mums ir vairākas lietas, bet pasties televīzā papīt. Tāda mums joprojām mēs Man izmantojam. ļoti patīk. Jo dažas modernās lietas ir sliktākas. Jā. Ekonomikas sveiciens mammai, viņai točni ir tāda terīna joprojām. Tas piesīgais. Ko man bija jācīnās vienmēr? Kā man viņš besīja? Ka man bija kodā, viņš, man liekas, bišķi zeganā. ir? Sūds kā. Man ļoti patīk tas dizains. Dizains ir- Sūk, tur viņi bija vienkārši. Dizains ir Burks kosmos. kaut kā. Deserts trauciņš ar alumīniju karotīti. Šādos mēs gājām uz piena veikalu un tad ielikt 3 vai 2 bumbiņas ar plombīru saldējumu. Tad šīs bija kefīra un pienu un krējuma pudeles. Krējuma. Un tad, lai izķeksētu krējumu, tika ražot speciāli gara karoti, lai varētu visu krējumu izņemt. Piens vispār bija. Virsū bija folija, cepurīte un viss. Un pudeli varēja nodot atpakaļ Maks veikalā. Vai taras nodošanas punktā. Tas vispār kaut kur tuvāk mums bija amerikāņiem, ka nebija vienreiz... Piens nebija vienreiz lietojamās iepakojumos, izņemot saldo krēmu, kas bija 3 stūrīšu paciņās. Kas bija stilīgi? Stilīgi, ja tev bija šāds vērķis līdz. Kabatas radioaparāts, AM viļņiem. Pretstētiņam bija šāds te ar keisiņu. Bet reāli, es viņus visus esmu mēģinājis, viņiem neko tajā laikā tur neraidīt, un nevarēju neko atrast. Es pie tā sēdēju un mācījos parasti. Tu vari atvērt ar abām Mums rokām? tādā bija bāriņš. Jā, tas bija jau oriģināli bāriņš. Mums bija augstāki. Yes, un tā viņš nolikās uz leju, un te es mācījos. Fantastiski. To visu atkal ieraudzīt, tas ir interesanti. Ierotaļlietas. Labais. Yeah, tanciņi. That's my jam. Lielis ne. Tanciņi. Un diafilmas. Ja tev bija tāds, kā viņš jau cējām krāns, tad tu bija vispār krutākais čāds ciemā. Ļoti daudz bērnībā bija šāds rotaļs, kur bija, es nezinu, kas tas pa materiālu, bet viņš tāds mīksts, bet ārpusē tāds, es nezinu, tā kā tāda īsa spalviņa.
Tas bija pašas tīzlākās rotaļlietas ever. Reku Gena kaut kādā dīvainā formātā. Kuru lēli tu gribētu? To tajā zilajā džemperī. Nu, ver vaļā somu. Šķīvīši. Atceries to šķīvīšus ar matemātiku. Forši bija. Tad ir šīs rotaļlietas, kas bija vienkārši terrible kaut kas. Tas bija visiem, visi vāc, un tā kā tas kinderols, bet tas bija briesmīgi. Man tie suni nepatīk. Wow, te vispār tādas lietas, kuras nekur citur es neesmu redzējis. Var paspīdināt, ja es mēģinu. Tāda vispār nav redzēta, ka kādam, es zinu, ka kādam bija, bet tas bija kaut kas nenormāli krūts. Vilcieniņi, wow. Visi kātiņi nolausti, visi čipi pazaudēti. Bet bērnībā mēs bliezām kazino. Mēs darījām tā skolā visiem. Un te bija svilpīti. Te bija ļoti duņu rotaļlieta. Katra mājās noteikti bija komplektiņš ar šāhu. Kas mums vēl ir? Aiziet. Kam jums vajag Game Boys vai PlayStation Portable? Re, kur ir? Nu. Vienu pēdējo palika tikai. Кто доброй сказкой входит в дом, тот с детства каждому знаком. Кто не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут? На голове его колпак, ну а колпачин будет враг. Злодеем он покажет нос и рассмешит друзей до слез. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут? Tas stāvēja uz ielas ārā pie veikaliem. Ņēmi to te glāzi, tu viņu izskaloji šeit uzspiežot, un tad nolika šeit to glāzi, un tad liekšā tad dzēra. Visiem bija viena glāzi. Neviens neko nemazgāja, te tikai tā paņēma ūdeni, un viss, un nolika un tecēja sīrups kopā ar ūdeni. Itālīgais, tad viss. Jā. Viss rajons var nolikt. Nu, tāda kaste tik labā stāvoklī, tas vispār ir apbrīnā. Tā smarža šeit ir vienkārši fantastiski. Smaržo pēc, nezinu, pēc bērnības kaut kāda. Tad tāda sajūtas īpaši, tur tās vitrāžas aizmugurē, nu, forši. Es nezinu, mēs tas video būs super garš, mēs te iesprūdīsim uz ilgu un dikti bibliotēkā, pie tam ir visi vecie žurnāli. Piemēram, kino, avots, lauka avīze, drūva, liesma, zvaigzne, skola un ģimene, dādzis, kārogs. Viņu žurnāls draugs arī ir, kas tas ir Rīgas modes, un visu var šķirstīt un skatīties. Padomju jaunatne. Skolotāja avīze, cīņa, to es atceros, to man vectētiņš lasīja. Krizīlītes. Kurš atcerās zīlīt, paceļ roku? Man liekas, ka citi varbūt neierubīs, ko mēs tā kaifojam, bet man liekas, te var ilgi iesprūst tikai bibliotēkā. Žurnāli par kino, iedomājies tā laika, es pat nezinu, kurš gads te ir. Jā, šis nebija tik interesants kā šis. 30. kino kadrs. Nav nejausmas, kas ir, bet iekšā ir milzīgs fotogrāfijas no filmām. Man tas liekas nenormāli krūti, pasties, kas pa kolāžu un kas pa dizainu. Piemēram, kino, kurš tas 89. gada Dustina Hoffmana princips, pēc kaut ko 89.
liekas, ka vispār nekas nebija, izrādās kaut kas bija. Kāds kaut ko rakstīja pārzem kino, Reku Hitchcocks. Anšlaus Eglītis un Alfreds Hitchcocks. What? Anšlaus Eglītis Holivudā? Pasties, kur ir Hitchcocks ar... Viņam avīzi laiks rokā, mums liek pat pierādījums, ka tas ir viņš. Kur 4 grāmatas, kur bija katram mājās. Tāds tā nebija. Tev nebija? Man bija. Es varbūt esmu... Man bija viss pārējais. Es no tiem laikiem varbūt esmu iekadēts, ka es pāršķirstījies to, piemēram, dzimtais krasts. Es tās grāmatas atskatījies, jo citas mājās nebija ar tik lielām bildēm. Varbūt no turienes man jau padomi var ielika lovi pret dzimteni. Reka nostrādāja visu propagandu. Tā bijām tālāk. Šis ir direktora kabinets ar bāriņu. Pasties, neattaisītas pudeles. Cigaretes, labais. Элита. Места пипа из Белмар-канала. Кто доброй сказкой входит в дом, кто с детства каждому знаком, кто не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет, кого повсюду узнают. Скажите, как его зовут? Злодеем он покажет нос и рассмешит друзей до слез. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут? Aiziet vēl. Kur ir tie krītiņi? Es tik ilgi meklēju internetā, kaut vienu bildīti ar viņu nevarēju atrast. Viņa bija šausmīgi sūdi, vienkārši izcils sūdi, viņam neko nevarēja uzzīmēt. Kur ir krāsas vienmēr bijušas beig labās, bet tas plastelīns. Plastelīns bija briesmīgi, aptuveni tā, jā. Mīkstāks kļūt. Tas bija briesmīgi, tas bija trauma. Tas pirmais rokdarbs tāds man arī bija. Trausmas, tas bija trausmas. Bet tur, man liekas, te caurumiņi jau bija sagatavoti. Jā, tur bija vietiņi tādi. Sāc traumi ražoja. Tad tev uzreiz, būtu šī rotaļlieta. Jā, un tad bija hobijs, kur pastmarkas, tad bija kaut kāda traģēdija. Patika, kur tie numuriņi jau. Jā, skārto pēc kārtas, jā. Visi nozagts no Amerikas. Tā mēs visi izskatījāmies kaut kādā posmā ar paciņu pie Eglītes. Ej, tu nosti, te jau Etsy shops ir. Es tādu neesmu redzējis banāns. Tas no banāns tās ir pupas. Jā, es domāju, ka banāns ir celtens. Jā, tiešām pupas. Bet šis bija kosmos. Un mūsdienās šis ir zelta vērtībā, šīs mantiņas. Šīs man patīk, tie stabiņi taisnie. Tādas es nezināju. Es atceros tur, kur uz vīdu bija tie dīvainie. Un čiekuriņi, čiekuriņi, tie bija vēlāk. Tā, kad tas mantiņas Ziemassvētkos saplīs, tad tas stikliņi bija ļoti krāsaini. Tad mums deva bērniem, mēs tos stikliņus sadaudzījām vēl vairāk un bērām uz apsveikumu. Man liekas, tagad vispār kosmos dod bērniem uz stiklu spēlēties. Šī lieta, ko vajadzētu atpakaļ skolās, glītrakstīšana. Jā, ļoti disciplīna. To es arī atceros. Tikai kas tas bija? Kāpēc tie burti bija jāliek? Nezinu. Bet es atceros tādu burti bija. Кто доброй сказкой входит в дом, кто с детства каждому знаком, кто не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет, кого повсюду узнают. Скажите, как его зовут? Visi tie, kas ir dzimuši līdz 90. gadam, noteikti atbrauciet iečakot, var gan rotaļlietas atrast savējās. Nebija gan viņi baigi daudz, jo daudz bija izties gumija, bet, Johaidī pagājuši, tad gan arī 40 gadi. Es domāju, ka ļoti daudziem ir interesanti, jo tās lietas, kur arī pēc tam ir dzimuši, viņi daudz no tiem priekšmetiem vēl piedzīvojuši. Jā.
virtuve. Mums mājās vēl dažas Mums lietas ir. Es nezināju, ko ka tas ir tik vecs. Es nezināju, ka tās ķiploks pieder tik veca. Bet, nu, ka viņi ir izdzīvojuši, viņi ir izturējuši, viņai labs dizains ir, viss tur ir pareizi. Kā visiem iesaka atbraukt līdz Aizkrauklē, šī atrodas pareizo kultūras namu. Jā, izvēlēties mēs pirmo no šā garām. Šis atrodas pagasta kultūras nama Kalna ielā 20, strādā no 11 līdz 5, katru trešdienu, ceturtdienu, piekdienu, sestdienu, svētdienu. Cilvēki vispār diezgan daudz ir, ieejas biļeti pieaugušiem 3 eiro un skolēniem eiro 50. Bet, nu, atbrauciet, iečekojiet, te ir gan smarža, te ir visas tās lietas, kas uzdien nostalģiju, ja vēl kāds iedot, es nezinu, kefīri ieliet vai vēl kaut kāds pelmeņš, tur jumta norālt pilnībā, kā līgatas bunkurā. Es jau teicu, tas varētu maksāt diezgan lielu naudu par to, ka varētu tādā gaisotnē paēst branču. Varētu diezgan lielu summu samaksāt. Un tiem, kam, piemēram, ir jāmeklē raksti, man liekas, tas tur tie draugs, vispār es esmu meklējis daudz, kur internetos un bibliotēkās skaties, nav viņu. Šeit viņš ir čupām, draugs, zīlīte, viss tās avīzes, nu, man liekas, ka ir interesanti atrast kaut ko tie žurnālos, kādas tēmas bija tik apspriestas, kā mēs tur atpratām grāmatas par... Kā dietas un pasmēlties. Jā, noteikti. Un super, man liekas, varētu katru mēnesi, katru pusgadu atbraukt vienkārši iegremdēties tādā nostalģiskā mājā. Un izstād patiešām liela, ka paredziet, ja visu gribat līdz detaļām izpētīt vismaz stundas 2. Ļoti atsaucīgi arī. Jā. Visvarši. Ka viss, paldies, ka vienmēr skatieties. Tiekamies nākošreiz.